tā, ka tev nebija sīkie. Kā tu biji iztēlojies dzīvi ar bērniem? Un cik tālu viņi ir no tās, kāda viņi ir realitātē? Un, teiksim, kā tev likās, kā ir dzīvot ar sīko? Nu, karoči, es 36 gadus es darīju savā dzīvē, ko es gribu. Un kad gribu un kā gribu. No sērijas. Un tad ienāca bērns. Un tas, ko es biju iztēlojies, kā būs, es ņemšu tur bērnu, mēs iesim ar rātiem, un tādu idili. Tas viss ir izmetams. Vienkārši miskastē. Nekas no tā nebija. Vienkārši pirmie 3 mēneši bija katastrofa manā dzīvē. Es vienkārši nesapratu, ko savu dzīvi iesākt. Es vairs nevarēju vienkārši piecēlēs, eju sportot, eju skriet, eju dari to, eju šito. Vienkārši visi bija jāsmaina. Un tie pirmie mēneši bija vienkārši mega grūti. Pirmie 3. Un viss, ko es domāju, pilnīgi viss, ko mēs ar sievu darīsim, kā mēs kaut kur brauksim, un mums būs foršs bērnu sēdeklīts, mēs brauksim uz laukiem, mēs brauksim uz manos makšķerēšanas kaut kādos. Klausīsimies mūziku pa ceļam, visi smaidīgi, laimīgi. Visi vienkārši attaisni miskas, un visi tās domas iebir iekšā. Tā kā mēs domājam par ģimenes pieaugumu, mums nav vairs nekādu tādu ekspektāciju, vienkārši kā būs tā darīsim.